Ko tur filmēs? Ko mēs filmēsim? Nezinu. Tu nezini? Es gan zinu, ko jāpasakē. Nu? Eit neko nezinu, vai ne? Nē. Kas tev rokās? Koks. Koks, jā. Es par došanu, meitiņ, par došanu. Par došanu? Par došanu. Labi. Jā, par došanu. Tā kā pēdējā laikā, mīļie draugi, kā es saku, ir pienācis laiks dot. Un par šiem 4 gadiem, Keita savu meistarklasu rādīs fonā. Nerādīšu. Nerādīs? Un šo, 3 gadu laikā, teiksim, reklāmas es neesmu cita veida, tā kā, nevis es, bet mēs ar Gati neesam pieļaujuši, lai grupa nepārvēršās par reklāmu un dažāda cita veida, kas nesaistās ar fermentiem. Lūk, bet pēc 3 gadiem, kā zinām, mēs arī mainamies, un šai man vienkārši uzrakstīja sieviete ar lūgumu, vai drīkst pareklamēt savu lietu mūsu grupā, savu nodarbošanos. Un mums ir vajadzīga dažāda veida palīdzība, mīļie, un es jau arī vienmēr saku, es neatšķiru, pieņemsim, fermentus no savas dzīves, no tā, kas notiek, un es vienmēr esmu teikuši, fermenti ir tikai viena no dzīves sastāvdaļām, un es arī grupā dalos ne tikai ar fermentu, bet esmu atļausies ielikt arī sudrabu, kas patiešām un patiesi palīdz. Un es zinu, ka mēs taču esam bagāti savās dvēselēs, un tas, kas ir man, nav otram, un tas, kas ir otram, nav man. Un, protams, ka tāpatās pirms jūs liekat kādu reklāmu, tāpat atsūtat man vai Gatim, kas tas tieši ir, jo ir, protams, dažas lietas, kurām es nepārkāpšu pāri, tas būs, kā piemērs, jā, taro kārtas, melnās maģijas, jā, un visi šie te, nē, tas tiešām nebūs, jā, tāpatās šīs ir šīm reklāmām un to, ko jūs darat, ir jānāk ar dievišķo pieskārienu, jā, caur dievišķo, un to var vienmēr sajust cilvēkos, jā, tad, kad mēs patiesi gribam dot. Jā, patiesi, Keitiņ. Patiesi. Ko tu varētu dot? Pastāst. Kas ir? Tu vēl nezini. Bet katrai dvēselītē ir savu talantu, pareizi? Jā, un mēs nolēmām ar tēti, kad mūsu grupā atļausim cilvēkiem dalīties arī ar saviem talantiem. Ne tikai kas skar fermentus, vispār. Jo katram jau ir savs dzīvītē, pareizi, meitiņ? Uzmanīgi ejam pāri. Jā, lūk, mīļie draugi, tā kā mūsu atļauja legālā, bet vienmēr atrakstat mums no sākuma, un jā, mēs tomēr esam šīs grupas saimnieki un mazliet arī izvērtēsim, bet tā ir laipni aicināti visi vienalga, īstenībā šeit vienalga kāda tēma, lai mēs gribam dalīties, dot otram no visas sirds, jā, no dvēseles dziļumiem un vairosim šos dvēseles talantus arī mūsu grupā, bet neaizmirsīsim, jā, neaizmirsīsim tomēr, kad vairāk, protams, ka vairāk. Melno maģiju ir aizliegts izmantot. Melno maģiju ir aizliegts izmantot, jā, Keitiņ, tieši tā. Melno maģiju, buram vārdus visāds, ko? Jā? Tev rīklē nepuš? Puš, drusku pat negribās. Jāpārliek. Jā, mums tad bija Keitai šits tāds mieši ir. O, tāds. Jā. Jā, tas pastāstīsim. Tas arī ir par došanu. Pareizi, meitiņ? Pareizi, tas ir par došanu. Jā, tas arī ir par došanu. Tad, kad mums ir impulss palīdzēt, katram ubadziņam mēs arī nepalīdzam. Ja? Mums arī parasti ir impulss kādam palīdzēt. Un kādam, protams, ir arī ubagu šarlatāni, ja? Kuriem ir it kā kājiņa beigta, bet īstenībā viņš pēc tam iekāpj mašīnā ar abām kājām.
Tas ir redzēts, jā, un tad roka laustā pēkšņi pēc pusstundas vairs nav lausna. Bet šeit bija gadījums, tā mūsu laižmētiņa, ejam, šeit bija gadījums pie Rīmī, imantā, kad cilvēks bija nedzirdīgs un vienkārši ar zīmīti, un tur varēja just, kad viņš bija sataisījis šādas zīmītes un mīļas lapiņas, un arī tad man gribējās vienkārši iedot dubultā tam cilvēkam. Un tur ir zīmju valoda, kad cilvēks pasakās caur zīmju valodām, pasakoties Dievam, it kā pasakoties man, bet rāda, kam ir jāpasakās, jā. Tā kā tas arī tāds beigās, kad mēs jau, vai kāds skaistais rudenis, skaistais rudenis, jā, rudens lapu paklājas. Jā, lai zeltīts jums vakars, lai zeltītas jūsu idejas un dalīsimies priekos un jūsu talantos. Jā, tā kā tā, gaidīšu jūsu sirds talantus. Jā, un dalamies. Tā kā tā, bučas.